Vai tikai pēc garšas vien, neredzot iepakojumu, ir iespējams atšķirt, kurš piens nācis no govs, bet kurš gatavots rūpnīcā no piena pulvera. To žurnāls Dienas ēdieni gribēja noskaidrot, uzaicinot uz piena aklo degustāciju Gardēžus Birutu Ozolu un Gundaru Āboliņu un šefpavārus Javieru Garsiju un Ingmāru Ladigu. Smaržo pēc piena, bet varētu būt pasterizēts. Man ļoti patīk kas ir tie mazie krējumi vai traknumiņu punktiņi. Tas nozīmē, ka kaut kādu pārāk sarežģītu tehnoloģiju viņš nav izgājis, varbūt, ka tur ir saglabājies kaut kas no dzīvu piena. Tas varētu būt labs lejušu piens. Labs nekad vai vismaz 2,5 līdz 3% tauktā uz manu mēli. Normāla pilnpiena garša, pat viss krējums nav iejaukts, kā homogenizēts, es teiktu, mājas piens. Noteikti viņš ir pasterizēts, ir novērojami, ka viņam ir bišķiņi talkvielas, tad procentuāli 3,5% varētu būt kaut kas tam līdzīgs. Galīgi liesa pēc garšas nav. Un izcelsme. Grūti tā teikt, mūsdienās zinot, kāda ir produkti visapkārt. Tā nevarētu teikt, ka tas ir importa. Cerēsim, ka ir mūsu. Man liekas, pasterizēta pienu, kur varētu būt kādu 3% tauku. Un, es domāju, ka varētu būt importa, paka piena. Vairāk ūdens, mazāk piena. Varbūt govs Lietuva būs stāvēks. Būs krējums nosmalts iepriekš. Man liekas, tas atkarētos no omas, kurš man labāk garšo, tas pirmais vai otrais. Nav no svaiga piena, viņam aromāts arī gandrīz, ka nav jūtams un katrā ziņā tauku procentu ir minimāli situācijā piena. Tāds rūpniecisks sagatavots piens, kas ir gatavots pēc noteiktas tehnoloģijas, iejaukts, lai viņš būtu tāds, neko īpaši neizceļās, tāds 2%. Piens tas droši vien nav. Tas ir pienam līdzīgs dzēriens. Jau kā vien te veidojas, kā notiek. Šķiet, ka tas varbūt būtu izgājis to ražošanu, kad no piena izveido pulveri un pēc tam atkal sajauc pienu ar vajadzīgo tauku daudzumu. Tauku te nav daudz, kaut kādi labi 2%. Smaržas nav. Varbūt, bet tam pirmam pienam uzreiz jūt piena smaržu. Tāpēc man šķiet, ka tas varētu būt pat Daugavas piena bijis. Es vēl par to pirmā piena garšā kavējos, bet te garšas. Tā kā drusku. Jā. Arī garša neko izteikti nav. Es domāju, ka šis nav Latvijā ražots. Lies viņš noteikti nav. Diezgan ir tā bagātināts ar taukvielām. Samērā garšīgs, protams, arī priekšroku kā dod pagaidām pirmajām degustētām pienam, bet šis ierindotos otrajā vietā. Man gribas dzert šito, un es neesmu piena mīļotāji, bet tas prasās dzert šito. Kulturāls piens. Traknāks jau redz uz glāzes sieniņām, bet ļoti vienmērīgi. Tas nozīmē, ka varbūt, ka tas tauks ir pievienots drusku vēlāk pienam. Šķiet, ka tas varētu būt izgājis cauri to pulveru stadiju, varbūt arī ne, bet katrā ziņā viņam ir tā kā drusku mazāk nekā pirmajām, bet ir piena smarža. Putiņas diezgan ātri pazuda, kas man šķiet, ka tas varētu būt liecināt par to, ka viņš ir sarežģītāk ražošanas process gājis cauri. Bet viņš ir tāds patīkams. Es šo piedāvātu pie kafijas. Vai pat interesi pēc interesanti kā būtu
tēju. Ar melno tēju. Ir lavas maršā, viņas maršā pēc gobu vismaz. Viņa konsistencē ir, var pateikt, bidē, viņa varētu būt 2% tauku. Man ir patikām, viņa dzer, man paliek pēcgaršā. Jā, tas ir piena, kur varētu izmantot katru dienu. Jā. Industriāli sagatavots piens, un tur vairāk ir domāts par kā viņu uzglabāt, ja? Un varbūt arī tas viss atspēlēs uz garšas īpašībām. Smaršīgāk nekā otrā piena, kur nebija tāda smaršā pēc, kaut kā atgādina pienu, jā. Tas ir piens, kur jā, var izmantot kaut kādā veidā priekš piena kokteļus ar augļiem, var izmantot tā. Pliekans. Un it kā būtu ūdens klātlietas. Nevis... Kristīts, jā, tieši tā. Nevis tikai, ka ir tie skrējums, tie tauki noņemti, bet kristīts. Tā ir lāsa. Visi. Kā tikko redzējāt, žurnāla dienas ēdiena gardēži industriāli ražoto pienu perfekti atšķīra no mājas piena. Lielākos komplimentus un pirmo vietu viņi piešķīra Daugavas pienam. Solvita Smiļģe, Artis Baņģieris, Diena TV.